6. janvāra par vairākiem valsts zemes dienesta pakalpojumiem būs jāmaksā vairāk. Viens no lielākajiem sadārdzinājumiem skars tieši tos, kas vēlas sev īpašumā esošu zemi, piemēram, pārdot, sadalīt vai kārtot mantojumu. Lai to izdarītu, ir jānosaka īpašuma robežas un jāveic zemes kadastrālā uzmērīšana. Taču turpmāk šis pakalpojums līdzinējo 52 eiro vietā izmaksās te uz 117 eiro. Sašutumu par tik būtisku sadārdzinājumu pauž arī paši mērnieki. Mēs tikām informēti, ka būs jauns cenrādis, bet mēs netikām informēti par skaidriem cipariem. Mēs saprotam, ir inflācija, viss paliek dārgāk, ir darba izmaksas, ir arī darbinieku izmaksas, algas un tam līdzīgi, bet tik liels kāpums, protams, gala versijā tas nav labi. Valsts zemes dienas rakstiskā atbildē skaidro. Izmaiņas veiktas saistībā ar Tieslietu ministrijas virzīto pāreju uz vienoto būves reģistrāciju, kas paredz tikai vienu pieteikumu. Tas samazināšot birokrātisko slogu, kā arī izmaksas iedzīvotājiem. Komentējot konkrētās izmaiņas zemes kadastrālās uzmērīšanas izmaksās, dienestā uzsver, ka turpmāk iedzīvotāju vietā veiks vairākas darbības, piemēram, pievienos nepieciešamos datus, tādēļ arī rodas cenu pieaugums. Savukārt Tieslietu ministrija, kuras padotībā ir valsts zemes dienests, no komentāriem atteicās, apgalvojot, ka pašam dienestam jāskaidro pakalpojumu izmaksas. Taču pakalpojumu neatkarīgie sniedzēji atzīst, vislielāko neskaidrību šobrīd rada tas, ko iesākt ar jau noslēgtajiem līgumiem. Baža kā mērniekam veidojas par to, ka šī brīža noslēgtie līgumi, arī uzņēmumiem šī brīža noslēgtie līgumi, viņi paredz vecā cenrāža izcenojums. Un kas būs, piemēram, jau nākamgad, visi reģistrētie darbi pēc 5. datuma mums būs pēc jaunā cenrāža. Un tas vērš risku, ka uzņēmums vai mērnieks viņš subsidēs to. Pret konkrētajām valsts vides dienesta cenrāžu izmaiņām mērnieku biedrībā apspriestas arī protestēšanas iespējas. Pagaidām gan vien sarunu līmenī. Hilda Cīrula, Valters Mēris, 360 ziņas.